Kā tiek izvērtēta mājas drošība? Mājas drošība noteikti var pateikt, kā viņa netiek izvērtēta. Tas nesākas ar to, cik kameras ir nepieciešamas uzreiz un detektori. Būtu jāsāk ar to, ka jāsaprot cilvēka ikdiena. Kad viņš ir mājās, kādi ir viņa paradumi, kā mainās viņa ikdiena dienas no dienas, kas varbūt tās ierodas negaidīts, pa kurien ierodas cilvēks. Jā, dažreiz tie riski nav tur, kur cilvēki domā. Dažreiz tās problēmas ir krietni vienkāršākas un tās var novērst ar pavisam maziem ieguldījumiem. Sākot no tā, kad ir jāsaprot cilvēka rituāls, ikdienas rituāls, teiksim, nosauksim to tā. Un tikai saprotot to, mēs arī varam redzēt to kopējo ainu, kas tad ir jādara, lai mēs justos droši. Jā, papildināšu to, ka drošība šobrīd vairs nav tāda luksus prece, ko varētu atļauties tikai īpašie, tāpēc droši apskaties mūsu mājaslapā, kādi ir varianti. To ir diezgan daudz, piemeklēsim katram piemērotāko.